Pagājušajā sestdienā, 16. aprīlī, BFC Daugavpils savā laukumā piedalījās kārtējā valsts augstākās līgas spēlē. Par mūsu komandas sāncensi bija daudzkārtējais Latvijas čempions Ventspils. Viesi no pirmās tikšanās sekundes sāka uzbrukt saimnieku vārtiem, bet pirmās 20 minūtes Daugavpils aizsargi labi cīnījās. Bet pēc tam tika gūti pirmie vārti un drīz vien otrie. Kopumā atvēlētajā laikā Ventspils spēlētāji spēja 5 reizes iegūt BFC Daugavpils vārtus. Saimnieki savukārt visas spēles laikā, diemžēl, nevarēja radīt nekādus bīstamus momentus. Tikšanās iznākums 5-0 par labu Ventspilī. Saskaņā ar kopvērtējuma datiem čempionāta līderis ir Jūrmalas Spartaks. Otrajā vietā ir Ventspils, bet trešajā Liepāja. Tālāk seko Metalū, Jelgava, Rīgas futbola skolas futbola centras Rīga un noslēdz tabulu BFC Daugavpils. Slikti startēja šīs nedēļas nogalē arī Daugavpils volejbolisti. Spēlēs par 3. vietu viņi zaudēja Bielvars Jelgavai 2 spēlēs. Pirmā notika mūsu sporta skolas laukumā. Šajā tikšanās reizē Daugavpils universitāte varēja uzvarēt tikai vienā setā, otrajā, ar rezultātu 25-21. Pārējos labāk spēlēja Bielvars spēlētāji. Nākamajā dienā mūsu komanda jau tā pasliktināja savu slikto rezultātu. Izbraukumā Daugavpils universitāti gaidīja graujošu sakāva rezultātu 0-3. Šī sezona pilsētas komandai ir beigusies, viņi palika 4. vietā, un tajā pašā laikā turpinās cīņa par čempiona titulu. Lielajā finālā spēlē Poliārs Ozolnieki un RTU Robežsardze. Pēc 2 spēlēm vadībā Robežsargi. Pirmā tikšanās viņi uzvarēja rezultātu 3-2, bet otrajā 3-0. Ir vēl viena spēle. Gadījumā, ja uzvar Robežsardze, šī komanda būs sezonas čempions. Ja uzvar Poliārs, tad būs nepieciešama vēl vismaz viena spēle. Fināls ilgs līdz 3 uzvarām. Ja mūsu futbolisti un volejbola spēlētāji beidza spēles ar zaudējumiem, vietējie hokeisti gluži pretēji iedvesmojot savus daudzos fanus. Pusfināla spēlēs ar Prizma Pārdaugovu mūsu komanda uzvarēja. Izbraukumā Daugavpils Oldeze Kargo uzvarēja rezultātu 7-4. Spēle bija diezgan grūta, jo otrajā periodā Daugavpils piekāpās 1-3, bet pēdējā 20 minūtē viņi savācās un uzvarēja. Bet reāla cīņa izcēlās mājās laukumā. Viss sākās ar mesto ripu Prizmas Pārdaugavas vārtos. Tad viesi atbildēja. Atkal izvirzījās vadībā Jurija Agurīkina audzēkņi, bet tad atkal uz ilgu laiku. Un tā visas tikšanās laikā. Galīgos uzvaras vārdus guva viens no vadošajiem uzbrucējiem Renāts Vabiševičs. Rezultāts 6-5 par labu Daugavpils Oldeze Kargo. Sākot ar 19. aprīli uzsākās mazā un lielā fināla spēles. Prizma Pārdaugava par 3. vietu tiekas ar Tukumu, bet Daugavpils Oldeze Kargo ar Liepājas juniors. Šis pretinieks sagatavoja mums pārsteigumu. Komandas sastāvā ierakstīti 3 spēlētāji, kur spēlēja Liepājā augstākajā līgā, bet arī ar viņiem mūsu komanda ir gatava cīnīties. Fināla spēles ilgs līdz 3 uzvarām. Pirmās 2 tikšanās notiek izbraukumā, bet 22. aprīlī tiek gaidīta spēle mājās. Sākums 19:15. Ja būs nepieciešams, tad nākamajā dienā būs vēl viena tikšanās. Turēsim īkšķus par Daugavpili.